Nu tā, ņindzes, esat sveicināti manā jaunajā video, un šodien mēs turpināsim, neko mēs neturpināsim. Šodien mums ir atkal video saistībā ar Temu. Iepriekšējais video, cik es skatījos, diezgan normāli aizgāja. Nu kā normāli, kaut cik normāli salīdzinājumā ar citiem video. Tad, nolēmu uztaisīt jums vēl vienu video. Temu sūtījumi 100 eiro vērtībā. Te man ir paciņa pasūtīta atnākusi. Tā kā iečekosim, uztaisīsim unpackingu. Un kā arī iepriekšējā reizē, arī šajā reizē būs atlaižu kods, kā arī linki aprakstā uz visu, ko es esmu nopircis. Jūs varat iečekot, paskatīties, pasūtīt arī sev. Un jā, atlaižu kods. Un tā kā pārējiem skatāmies, iepērkamies, protams, ja kaut ko vajag vai nodara UTT, jo ir dažas lietas diezgan labas. Pieņemsim, iepriekš es sūtīju reko lampu. Viss vēl strādā, kaut kas vienīgi grab iekšā, man viņa jau ir kritusi zemē, bet viss šancē. Un arī endoskopu kamera, jau esmu izmantojis, vairākas reizes ir noderējusi, un vēl es kaut ko es tur pirku, ja interesē, var pāriet uz iepriekšējo video, pačakot. Bet šodien, koroči, es sasūtīju lietiņas, principā bez kurām mēs nevaram ar auto mašīnā iztikt, kurām būtu pat būtu jābūt obligāti mašīnā, un pat arī iespējams, kad diezgan daudziem arī viņas ir. Tā kā, skatīsimies, vērsim vaļā, ko es esmu tur sasūtījis. Tā, kur ir visi mani labumi. Nezinu, ar ko mēs sāksim. Mēs sāksim ar šo lietiņu, ja. Tas ir video reģistrātors. Īstenībā man jau ir 2 gabali. Viens ir manā mašīnā, otrs ir Sigitas, un ir īstenībā diezgan noderīga lieta. Jo tāds bezpriģels, kāds ir uz mūsu ceļiem, šad tad nodara, jo ir avārijas situācijas, un nedodies, ja notiek viņa, un tad tu sūdu pierādīsi, ka tu esi nevainīgs. Tā kā viņi pēc tam aiziesim, ieliksim, iztestēsim. Tur mums ir visi vadi, stiprinājumi, HD kvalitātē. Uztaisīšu pa viņu noteikti pēc tam atsauksmes, kā strādā, kāda kvalitāte, vispārējais. Tas mums ir video reģistrātors, tad mums vēl ir, kas ļoti pietrūkst manā mašīnā, tas ir telefona turētājs. Nezināju, kādu izvēlēties, es paņēmu tādu kaut ko neparastu, kas stiprinās pie saules sarga. Drusciņ neizprot, kā viņš strādā, mēģināšu tik galā. A few moments later. Šāra, kur vajag podziņu piespiest. Es jau gandrīz salauzu jaunu mantu.
Un droši vien uzreiz iemetīšu kadru, kur viņš stiprinās, kā viņi liek. No tāds aparāts. Tālāk mums ir lieta, principā es domāju, ka katram viņiem jau ir mašīnā, bet, protams, man viņas nav. Tad es nenoturējos un paņēmu. Tas mums ir Bluetooth device, pieslēgt telefonu pie radio, klausīties mūziku. Hands-free sistēmu izmantot. Ja nav jārunā telefonu turot rokā. Tā, un nākamā lieta, kas mums ir kompresors, riepas piepumpēt. Īstenībā ļoti vajadzīga lieta. Kā saka, lai nepalikt uz ceļa. Jo riepas mēs mēdzam diezgan bieži sadurt. No, tāds mums kompresoriņš. Viņš jau mums te ir 3. garāžā pēc auguma. Tad būs mazais, vidējais un lielais. Es viņus saucu par reksīšiem, nezinu kāpēc, bet man ir tagad ir 3 rekši. Tā īstenībā es varētu viņu notestēt, kur jau uzreiz man ir tukša riepa. Paņemsim, notestēsim kompresoriņu. Kur uzliksim ventīli. Mašīna diezgan ilgi nostāvējusi. Kaut kur laiž gaisu ārā. Notestēsim, kā arī viņš forši noderēs kaut kur, nezinu, aizbraucot uz driftu. Bieži vien riepas ir ar kaut kur laiž gaisu, gar bortu vai gar ventīli. Tā, šito spraudīsim iepīpējumai. Kāds ar kaķītes pietiks, nav ilgi rūcināta tā mašīna. Tā. O, mums ir arī lukturīts. Tumsā jau vajag uzpumpēt riepu. Uz ceļa. Tā, plus. Un aiziet. No, riepu piepumpējām, šancē, 2 bāri. Nu tā, uz beigām jau viņš tā švaki pumpē, man liekas, ka daķīts ir nosēdies man. Bet, nu, labāk ir to darīt rūcošu mašīnu, tad lielāks toks, labāk pumpēsies viss pārējais. Tā, tas ir kompresors ir viena lieta, un viņam klāt mums vēl ir, protams, ja mēs saduram riepu, mums viņu vajag saremontēt. Lūk, remkomplektiņš, diegi saucamie, ar adatu un ievaramo. Tad mēs varam saremontēt riepu un, protams, arī piepumpēt viņu. Tā kā bez viņiem ceļā doties, nu, nekādi. Tad tālāk. Tālāk, kas mums ir vilkšanas cilpa, kurai vienkārši ir jābūt jebkurā mašīnā. Protams, tauranā man viņas nav, kā jau kārtīgiem braucējiem. Tad mums ir, kas mums te vēl ir, krīt uz zemē. Tad mums ir aizpīpējamie vadi, kuri man ir ļoti, ļoti vajadzīgi un diezgan bieži nodara, un īstenībā es viņus varētu notestēt. Un, ja viņi labi strādā, es viņus varētu rekomendēt ņemt. Ja būs sūdi, protams, nu, arī godīgi pateikšu, ka viņi ir sūdi. Tad tālāk, kas mums te bija vēl. Tā. Tad šito lietiņu es paņēmu
priekš Sigitas. Viņā nesā saules brilles un mūžbaldienu. Viņas pa mašīnu mētājās un ideāli pie saules sarga nostiprināt saules brilles. Ops. Tālāk mums ir gaisa atsvaidzinātāji. Mums ir arī rēcīga uzlīmīta priekš dalbajobiem, kas veic manevrus. Ir tāda nieciņa sīkumiņa. Kas mums te vēl ir? Un tad mums vēl ir viena lietiņa, diezgan noderīga visiem dīzeļu īpašniekiem, kas brauc uz apskati un ieslēdzās check engines, un šitas jums varētu noderēt. Tas ir OBD2 adapters, nokačā progu telefonā, pieslēdzies, vari nolasīt kļūdas, nodzēst kļūdas pirms apskates, iziet ķehu un ar savu check engine braukāt tālāk. Jo, man pašam arī kompītis tai bija līdzi nav vērti, šitādi iemeti mašīnā un izinies. Un vienmēr, ja tev kaut kas notiek uz ceļa, tu vari ieslēgties un pačekot. Tas viss mums izmaksāja 100 eiro. Ja kāda interesē, atstāšu linkus aprakstā visām šitām precēm. Mēs dodamies testēt.